bija jāizsakās satelītu komunikācija. Principā, ja te ir runa tagad par stratēģiju, ja bija vēlēšanas programma kādam deputātam, paņemiet tās programmas, pašķiriet atpakaļ. Es esmu gatavs atskaitīties par to stratēģiju uz 4 gadiem. Nē, es jums saku, es gatavs atskaitīties, ja? Tad lūdzu, katrs paņemiet, paskatieties, par ko tad jūs dabījāt tos balsus. Es neprasu atbildi. Mums jau nav pret ko atskaitīt, es skaidru un gaišu pasaku, ka tā ir stratēģija. Tie ir 4 gadi. Jo pēc 4 gadiem stratēģija vairs neizpildīs, ja tu neesi deputāts. Sveiki! Nu tad lūdzu stratēģija. Ikdienas nāc, vai tad šodien jūs neredzējāt to, kādi projekti tiek aizstāvēti, kādi projekti tiek akceptēti. Tas nav nekas, vai ne? Es vienkārši neatbildiet, man neuzstadiet jautājumus, es pateicu savu viedokli. Jā, es vairāk iespējams par to, ka tas, ka šobrīd ir mobilā brigāde, par ko mēs dzirdējām, man bija saruna, Indra, tu neļaus man samalot par to, ka sociālā joma Ikšķilē nav prioritāte. Kas tad? Kas jums tur teica? Tādā nozīmē kā prioritāte, par kuru mēs domājam visvairāk, jo salīdzinoši sociālajā jomā Ikšķilē mums ir ļoti labi. Vai tu vari? Ziniet, te runāt muļķības, ja? Piedodiet, ja, kad es tā saku. Paskatieties, mūsu doma, atvainot, es arī izteikties, ja? Atskatieties domas lēmumus, kādas mēs pabalstas un arī ar līdzekļiem cenšamies atbalstīt savas novada iedzīvotājs. Tā nav sociālā palīdzība, ko realizē sociālais dienas, tagad dienas centrs ar jauniem saviem projektiem, ja? Kas tās par muļķībām ir vispār? Es nerunāju par... Sēžat opozīcijā, jums kaut kas ir jārunā un kaut kas ir jāpiestāt. Ramīkungs, es atvainojos, tas ir aizvainojums. Lūdzu piedodiet, kad es jūs aizvainoju. Vai jūs ilgi metāsieties ar pārmetumiem? Par kādiem pārmetumiem? Es runāju par attīstības programmu, kurā sociālā joma konkrēti nav prioritāte. Jūs runājat par pašvaldību kā par izpildu komiteju, kur piešķir sociālos pabalstus. Tas ir jūsu viedoklis. Vai jūs saprotat, ka es runāju par 2 atšķirīgām lietām? Ka mēs runājam par 2 atšķirīgām lietām? Parādiet, kurā vietā attīstības programmā sociālā joma ir kā prioritāte. Man ir jautājums, godīgi no citas puses. Pasakiet, kas nav prioritāte? Kas nav prioritāte? Sociālie jautājumi ir prioritāte. Infrastruktūra ir prioritāte. Izglītība ir prioritāte. Kultūra ir prioritāte. Medicīna. Visi prioritātes nav. Es uzskatu, ka jābūt līdzsvaram. Kultūru, izglītību, sociāliem jautājumiem, infrastruktūru. Bet tā, lai pateikt, tā kā bija kādreiz valsts sektorā bija noteikti prioritārās tagad nozars. Nav pareizi. Tas nozīmē, ka faktiski pašvaldība veicinās to, ka vienu kaut ko attīstīs, otru nostums malā. Ir jābūt balansam. Visos jautājumos. Ka to jau nosaka attiecīgā laika situācija. Protams, ja ir valstī krīze, tad tas sociālais jautājums būs primārais. Un lidināties par mākoņiem un teikt, ka kultūra, es nevainoju tagad nevienu, vienkārši mums tagad kultūras attīstības komisijā bija tāda saruna, un kad Ikšķilē nevajag nekādu rūpniecību, protams, ne jau lielformāti, ja, bet mums taču ir jādomā arī reāli, un tad būs kāda prioritāte. Jūs zināt, kas tur ir rakstīts tajā programmā attiecībā uz rūpniecību? Jūs varat atcerēties? Jā, es to atcerēties nevaru, bet es arī es to... Es varu atcerēties. Uzņēmē darbības. Nē, tur tādas nav kā jāsaka. Pretrunīgas teikumi. Viens teikums pateica, ka Ikšķilē nav, ka Ikšķila ir saurupmāja rajons, tur prioritāte ir saurupmājām, visam, kas no tā izriet, un pēc tam ir kaut kas, Jo mēs atgriežamies pie pamat jautājumu, mēs esam tagad aizgājuši projām un sākās faktiski diskusija. Varbūt tās patiešām jālūdz deputātiem. Šeit varbūt tās iziet caur tiem galveniem punktiem, uztaisīt tādu tikšanos ar ieinteresētām pusēm. Tas varētu būt kā viens no piedāvājumiem, un otrs, lai katrs sarunājums sagatavo, tā kā Ivet, piemēram, uzskata, ka prioritāri vajag uzlikt vairāk akcentu uz to, bet, ja ņem vērā
Nu, es nezinu. Tur vienkārši tā problēma ir tāda, ka tā programmai nav trūkst tā gala, nu tās pašas beigas, kas ir vissvarīgākās, tas ūdens, patiešām varbūt ir izmantojami un sakārtojami un sarakstām smukos teikumos, vai nu kā. Nu, tur patērīgi. Kā nu Inga izlēms to darīt? Es gribu lasīt, es viņas lasīju, jo tur ir visu laiku tas pats apkārt. Vai ja jūs Jūs nevienu to saucamo komunistu cēlāju programmu, jā? Kura nosprāda? Tās pašvaldības saņēmušas Nē, īstenībā, cik es saprotu, stratēģijas pamatmērķis ir, lai būtu politiskā pēctecība. Ja tādu nav, nu tad būtu ļoti sakarīgi. Kas tad? Nu, sakiet vienkāršiem cilvēkiem. Kāpēc vienkāršiem cilvēkiem es jau skaidroju, tad attīstības programmas pamats, priekš kam viņi ir vajadzīgi, lai valsts redzētu, kādas strateģiskās investīcijas pašvaldība plāno likt, lai viņi varētu pretī Eiropas naudu tam visam. Jo savādāk Eiropas naudu nolikt pretī uz Nu, labi, man ir jautājums pretī, ja? Strateģijas programma par māju siltināšanu. Nu, kur tad viņi ir? Visi viņu zina, bet nevar nekādīgi tik naudai klāt. To jūs prasat Kamperkungam, Bet saprotiet, cilvēks maksā valsts naudu un netiek programmai klāt. Un visiem ir zināms, ka tā programma ir Katrs ir savu pusi stūrē un galīgās iestādes. Mēs varam uzrakstīt savu stratēģiju, bet pieciem gadiem Es tā domāju, atvainot kolēģis, es domāju, šaus ir beidzies, ja? Un teiksim paldies ziņotājiem. Mēs tuvākā laikā ar Indru un speciālistiem izrunāsim, kā tālāk rīkoties, kā tālāk virzīt, ja? Un tad mēs arī jūs informēsim. Informēsim un arī, nu, cik apmēram kaut kur 2 nedēļu laikā. Laiks mums ir, kādā veidā mēs tālāk varam. Man atsevišķi idejas ir, bet paldies deputātiem par aktīvu iesaistīšanos diskusijā. Un nākamā, atļaušos noslēgt domas sēdi, nākamā komiteja Tautssaimniecības finanšu 16. martā, domas sēdi 23. martā. Kultūras komiteja 9.16. Ja? Sociālo lietu komiteja. Tad ir pirmdienā 14. Sociālo lietu komiteja. Ja? Tā kā kolēģi, paldies par dažādiem darbu, iesaistīšanās diskusijās. Paldies.